Metāla apstrāde ir aizraujošs un interesants process, kur rezultātā tiek radītas detaļas. Bet šī procesa vadītājs pēc būtības ir cilvēks orķestris. Kāpēc tā un kā kļūt par profesionāli šajā jomā, to šodien atklāsim Rīgas Valsts tehnikuma mašīnbūves nodaļā. Kādi ir mašīnbūves nodaļas galvenie mērķi un uzdevumi? Mašīnbūves nodaļas mērķi un uzdevumi ir izskolot jauniešus pēc 9. klases 4 gadu laikā. Jaunietis iegūst mašīnbūves tehniķa profesiju, bet papildus tam 2. kursā viņš iegūst vēl atslēdznieka kvalifikāciju. Tas pamata ieskats viņam ir ļoti plašs, un tad viņi dodas praksē un attīsta savas spējas un specifiku jau katrā konkrētajā uzņēmumā, ar kuru uzņēmums nodarbojas. Kādiem jauniešiem varētu būt piemērots darbs šajā nozarē? Vislabāk piemērots darbs ir jauniešiem, kuriem ir paticis kaut ko konstruēt, patīk kaut ko pašam izveidot, vai pielabot, vai uzlabot kādu iekārtu, kaut vai transporta līdzekli puišiem. Ja. Un arī mākslinieciskajiem jauniešiem, kuriem patīk zīmēt, jo tas viss ir konstruēšana, rasēšana, arī tiem, kuriem patīk rēķināt. Un darba tirgu ir 2 lielās nozares, kas ir mašīnbūve un kokapstrāde. Līdz ar to mašīnbūves tehniķis der abās šīs nozarēs, un pieprasījums ir diezgan milzīgs, es teiktu, priekš Latvijas, un darbu var atrast vienmēr un visi audzēji. Metāla apstrādes nozarē ienāk jaunas un modernas tehnoloģijas. Darba procesā klātesošas ir arī datorvadāmās automatizētās iekārtas, kas nozīmē, ka speciālistam ir jāpārzina gan metāla apstrādes pamati, gan jāseko līdz inovācijām un tehnoloģiskiem jaunumiem. Bāzes specialitātes mainījušās nav, bet skaidrs, ka bieži vien ir vajadzīgs papildu prasmes, lai strādātu ar vien jaunākām un modernākām tehnoloģijām. Kāpēc jūs ieteiktu jauniem cilvēkiem, kuri varbūt šobrīd ir 8. un 9. klasē, kāpēc jūs viņiem ieteiktu saistīt savu karjeru ar šo jomu? Cik tā ir perspektīva, cik interesants, aizraujošs ir šis darbs? Nozara apgādā ar produktiem, iekārtām, tehnoloģijām, vispārējo tautsaimniecību. Bez tā vienkārši iztikt nevar. Kvalificēts speciālistu trūkums ir numur 1 problēma. Metinātāji, CNC, darba galda iestatītāji, faktiski cilvēki, kas tieši strādā ar iekārtām. Ļoti bieži ir tā, ka uzņēmumi faktiski šo apmācību nodrošina pašu spēkiem. Tas, ko es gribu uzsvērt, manuprāt, ļoti labs variants ir sākt ar tehnikumu pēc 9. klases, kur dabūs specialitāti plus arī to vispārējo sadaļu. Rīgas Valsts tehnikums aicina ikvienu interesantu apmeklēt atvērto durvju dienas un izzināt mācību iespējas mašīnbūves nodaļā. Tehnoloģiju un inovāciju centra darbnīcās ir radīti visi priekšnosacījumi, lai topošie speciālisti apgūtu praktiskās iemaņas. Šeit mēs mācāmies virpot, mācāmies zaģēt materiālus un, protams, mācāmies urbt, frēzēt. Kā mainās jaunieši, kad viņi tiek pie reālas darīšanas un no tām teorētiskajām zināšanām var pāriet uz praktiskiem darbiem? Protams, dot tikai teoretisku daļu. Cilvēkam varbūt nav saprotāms, galvenā ideja, nav interesi kaut kāda, ja mēs šeit strādāsim un mums vēl ir ekskursijas uz ražošanu, protams, un cilvēks redz to reālo situāciju, viņam interesanti. Tagad mēs atradāmies metināšanas nodaļā apmācības klase. Šeit uzstādīts metināšanas simulators, papildināta realitāte izmantojas. Aparatūra visa sakrīt ar mūsdienīgo aparatūru. Šeit mēs varam projicēt to uz ekrānu, izvēlēt jebkuru savienojumu, metināšanas šūves virzienu, materiāla biezumu, procesu. Pasniedzējs var ģenerēt to uzdevumu un process sākās. Cik stundas katrs audzēknis var pavadīt pie šī simulātora? Aptuveni no programmas 30–40%. Tā. Tas nozīmē, ka 30–40% no profesijas apguves palīdz veikt papildinātā realitāte. Jā, pēc tam, šeit viss veiksmīgi, mēs ejam uz reālu to metināšanu nodaļa klasi un metināt. Un ietekme ļoti liela, tāpēc, ka man no grupas faktiski 10 cilvēkus sāk metināt vieglāk,
tikai nepieciešams brīdināt, ka klase būs kārstas virsmas, ja? Un viss, bet vieglāk viņam mētināt. Jevgenija, pastāstiet, kādas iekārtas mēs te varam redzēt un kad metāla apstrādes nodaļas audzēkņi pieiet pie darba ar šīm iekārtām? Mēs redzam šajā kabinetā metāla apstrādes darba galdus, tieši loksnē. Tas ir griešanas mašīnā, lokama mašīnā un lazergriešanas mašīnā. Skolnieki sāk strādāt ar šām mašīnām jau no 1. kursa, tieši ar lokama mašīnu un griešanas mašīnu. Lazeris, tas ir saldējs, torte. Viņš tieši atsevišķi ir 4. kursa, kā papildu modulis izvēles. Un skolnieki ar viņu strādā. Ar ko ir īpašs, tas process, ka jaunietis var trenēties uz tām? Šodien visa metāla apstrāde lielākā daļa cenšas pāriet jau uz datorvadības darba galdiem. Tieši šajā klasē visi darba galdi, tas ir datorvadības. Jā, protams, izmanto arī manuāls darba galdos, bet tā kā nākotnē iet uz priekšu un nekur neapstājas, mēs mācām skolniekus jau, es nepateikšu, ka varbūt profesionāli uz viņiem strādāt, tas nav tas, mēs negatavojam operatorus, bet mēs cenšamies iedot viņiem saprašanu par to, kas tas ir un kā ar viņu strādāt. Un pats galvenais – droši strādāt. Visu mācību laiku teorētiskās zināšanas ar praktiskajām nodarbībām iet roku rokā, līdz brīdim, kad seko prakses laiks. 2. kursā tehnikumā ir atslēdznieku prakse, kad jaunieši iegūst atslēdznieku kvalifikāciju. Tālāk seko prakse reālā darba vidē. 3. kursā mums ir prakse 2 mēneši, kad viņi dodas iepazīties jau ar uzņēmumiem, reālo darba vidi, iepazīst specifiku, ko darba devējs no viņu sagaida, ko darba tirgus no viņa sagaida. Un 4. kursā viņš šīs zināšanas nostiprina jau 6 mēnešu praksē, kas ir nepieciešama kvalifikācijas iegūšanai. Tas jau ir viens solis jau darba vidē. Nereti jaunieši paliek arī strādāt šajos uzņēmumos un paplašina pieredzi. Jaunieši atzīst, ka tehnikums sniedz teicamu pamatu, lai ikvienam būtu iespēja profesionāli augt un piepildīt mērķus ceļā uz veiksmīgu karjeru. Jaroslav, tu jau no bērnības esi bijis saistīts ar metāla apstrādi. Kāds ir tavs dzīves stāsts šajā ziņā? Dzīves stāsts tāpēc, ka mans tētis jau nodarbojas kādus daudz gadus ar visu ar metālu. Viņš arī mācījās šajā tehnikumā, Rīgas Tehniskā universitātē arī uz šo profesiju. Un man tas sanāca, ka man arī tas patīk. Viņam tas patīk un man tas patīk. Kādā veidā tu šeit iegūtās zināšanas pielieto praksē? Un vai vispirms nāk zināšanas šeit un tad prakse? Vai tavā gadījumā ir bijis otrādi? Vispirms prakse tēta uzņēmumā un tad teorētiskas zināšanas skolā? Manā gadījumā vispirms prakses zināšanas uzņēmumā pie tēva un pēc tam šeit. Un tas kopumā viss ir kā ir. Es lietoju dažas lietas no tehnikumā prakse un no prakses tehnikumā, un tas man palīdz. Kā tev patīk mācību procesa tehnikumā? Kur tu saskati plusus mācoties šeit? Man viss patīk, man ļoti patīk mūsu skolotāji. Viņi, ja tu nevari kaut ko saprast, viņi pēc stundām var ar tevi sēdēt un lai tu visu saprastu normāli. Tad, principā, ļoti daudz enerģijas un laika velta katram ieinteresētam jaunietim. Jā, tā ir. Līta, pastāsti, kādēļ tu izvēlējies profesiju šajā jomā Rīgas valsts tehnikumā? Es izvēlējos Rīgas valsts tehnikumu sākot ar to, kad skatoties internetā, man rādīja, ka šis ir labākais tehnikums, kas ir pieejams Latvijā. Es pati nāku no Jelgavas un es tāpēc izvēlējos Rīgu, jo bija labāks atsauksmes. Un arī šeit piedāvāja tieši to, kas man interesē, kas bija mašīnu būve, jo arī mani vecvecāki ir strādājuši metāla apstrādē, un man jau no mazotnes tas ir ieinteresējis. Vai tu turpini mācības arī augstskolā, kādā jomā, un vai iegūtās zināšanas Rīgas valsts tehnikumā tev noder arī tur? Uz doto brīdi es studēju Rīgas Tehniskajā universitātē par mehatroniķi. Pagaidām tehniskās zināšanas nodara salīdzinoši maz, jo mēs apgūstam augstāko matemātiku un fiziku. Ir bijuši pāris priekšmeti, kur man jau ir viss zināms, bet pirmajā kursā viņi vairāk fokusējas uz tiem pamatiem. Kādu padomu tu dotu jauniešiem, kuri šobrīd vai drīzākajā laikā būs izvēles priekšā, ko dzīvē darīt, kam būtu piemērota profesija šajā jomā? Es teiktu, ka ir jāapsaprot, ka, ja tiet uz metāla apstrādi, ka tas nav viegls darbs,
bet tas nav arī salīdzinoši grūts. Nav tā, ka katrā uzņēmumā tev teiks, ka tev būs jānēsā 20 kg, un ka tu to nevarēsi izdarīt. Nav tik grūti. Un arī mūsdienās tagad viss jau strādā pie mašīnām, kur būtībā tu iemācies tikai kā kaut ko izmērīt un vienkārši ielikt detaļu iekšā. Un jo vairāk tu mācies rasēt un domāt, jo vairāk arī tu kāpsi augšā pa karjeras kāpnēm un iemācīsies pats veidot, lai tev nemaz nav jāatrodas pašā cehā. Lai kļūtu par pieprasītu speciālistu un spētu sekot līdz visiem tehnoloģiskiem jaunumiem, jāmācās ir visa mūža garumā. Rīgas valsts tehnikumam ir arī pieaugušo tālāk izglītības centrs, kur interesantiem ir iespēja gūt papildu zināšanas un iegūt vēlamo kvalifikāciju darbam nozarē. Izvēloties metāla apstrādes profesiju, tu vari augt un attīstīt savas spējas, lai kļūtu par īstu lietpratēju. Pieņem izaicinājumu, nāc un gūsti zināšanas Rīgas valsts tehnikumā.